Aimerā strādāju gandrīz pilnus 5 gadus. Vieni no lielākajiem sasniegumiem ir komandējumi Zviedrijā un Dānijā. Braucot uz turieni, aprunājoties ar ārvalstu klientiem par sadarbību un slēdzot ar viņiem līgumus. Tas ir bijis viens no lielākajiem projektiem un izaicinājumiem, kāds ir bijis Aimerā laikā. 16 jau strādāju, ja? Aimerā jau 2 gads tikai aizgāja. Patīk. Mierīgi, forši. Šajā sfērā darbojos jau pusotru gadu, sāku kā praktikants un tagad jau esmu kā kravu menedžeris, tad tā pieredze nav tik liela un te ir katru dienu jaunas lietas, ar ko sastopos. Īpaša pieredze, ar kuru es varētu dalīties darbā Aimerā uzņēmumā, tā ir pirmā nedēļa kā transporta loģistikas menedžerim, ka tiešām visa atbildība guļās uz taviem pleciem un tiešām tev arī nepieciešams sekot darba procesam no sākuma līdz beigām pilnīgi pastāvīgi. Un, protams, uzņēmumā gan pieredzējušie transporta menedžeri, gan vadībā sniedza vērtīgu atbalstu un pieredzi un palīdzēja tikt galā ar to. Manuprāt, Aimerā ir lieliska vieta, kur praktizēties, kur sākt savus pamatus loģistikā, jo ir iespēja redzēt, kā strādā viss uzņēmums, ne tikai konkrētas uzņēmuma daļas. Un pēc prakses ir iespēja arī palikt uzņēmumā uz strādāšanu. Vairāk Aimerā strādājot kā kravu menedžerim patīk tas, ka ir draudzīgs kolektīvs, pretī nākoša vadība, dinamiska darba vide, liels darbības spektrs, kas ir jāapgūst. Man patīk Aimerā strādājot, jauns autoklāsts ir. Tikko dabūju jaunu piekabi vēl, mašīna arī pasvaiga. Patīk strādājot, ļoti labs dispečers, loģists ir, kas ļoti labi dara savu darbu. Noteikti tā būs dinamiskā darba vide. Saprotošie kolēģi gan ofisā, gan arī automašīnām pie stūres, ko ļoti novērtēju. Vienmēr atbalsta, vienmēr neliedz padomu un noteikti darba vieta, darba vide ofisā. Pieredze manā gadījumā pieredze tā ir, un brīvdienas, tas, ka pa brīvdienām tu esi mājās, katru vikendu tu esi mājās. Tās ir 2 lietas, kas man patīk strādājot Aimerā. Esmu diezgan labi sastrādājies gan ar kolēģiem, gan ar šoferiem, kas, manuprāt, loģistikā ir ļoti svarīgi, lai notiktu veiksmīga sadarbība. Tādi maršruti viegli, ja? Zviedrija, Somija, mājās, ja? Tas man arī patīk. Patīk, kad esmu katru nedēļu mājās, pārstrādājies dikti nesu, nopelnīt naudu es varu, pagaidām viss apmierina. Visvairāk man patīk vērtīga praktiskā pieredze un iemaņas, kuras sniedz darbs uzņēmumā, kā arī lielas izaugsmes iespējas, kuras uzņēmums paver. Noteikti vieni no lielākajiem izaicinājumiem ir fiksētās piegādes būvobjektos. Nesen esam pabeiguši piegādes Zviedrijas objektā Jončupingā, policijas ēkas fasādes restaurāciju. Un tieši tāpat arī katru gadu strādājam ar zemniekiem un vedam no Nīderlandes un Beļģijas projektu veidos pilnas kravas ar kartupeļu sēklu. Tas, ka kravas ir visu laiku. Nav tā, ka tu sēdi atpūties vai visu laiku ir ko darīt. Man liekas, pats grūtākais loģistikas darbā ir stresa noturība nepieciešama, jo citreiz ir tādas situācijas, kas rodas kaut kādu problēmu situāciju rezultātā un ir nepieciešams saglabāt vēsu prātu, lai šo situāciju atrisinātu pēc iespējas precīzāk un labāk.